Kā agrāk tika ziņots, Daugavpils pašvaldībā rit sagatavošanās darbi kārtējai daudz dzīvokļu māju vecāko un visu interesentu sapulcei. Runa ir par komunālo pakalpojumu kvalitāti un dzīvojamā fonda uzturēšanu. Gatavojoties sapulcei, pilsētas un komunālo uzņēmumu vadība izpētīja iepriekšējo pieredzi un ņēma vērā sapulču dalībnieku priekšlikumus. Daudzi pauda neapmierinātību ar diskusijas gaitu. Cilvēki pārtrauca viens otru, runāja ar aizskaitinājumu un vēlējās ātrāk atrisināt personiskās problēmas, nemēģinot iedziļināties detaļās. Cilvēki lūdza mainīt sanāksmi formātu un jau iepriekš noteikt sarunas jautājumus. Tāpēc pilsētas doma lūdz dzīvokļu īpašniekus laicīgi sūtīt savus jautājumus un sarunas tēmu pieteikumus uz e-pastu info@daugavpils.lv. Tas palīdzēs izpētīt situāciju un sniegt izsmeļošu informāciju. Atbildīgie par komunālo sfēru piedāvā koncentrēties uz juridiskiem un organizatoriskiem jautājumiem. Tās pirmām kārtām ir tiešie norēķini par iespējamību veikt tiešos norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem. Otrs jautājums ir teritoriju labiekārtošana, pilsētas pieņemtie jaunie saistošie noteikumi par teritoriju labiekārtošanu un plus māju avārijas stāvoklī esošo remontdarbu veikšanu. Un, protams, arī esam gatavi runāt par tiem konkrētajiem jautājumiem, kas ir eksistējošos saistošajos noteikumos par individuālo uzskaitas ierīču uzstādīšanu, apkurei un karstajiem ūdeņiem. Ar saviem jautājumiem dzīvokļu īpašnieki vēršas domas mājokļu komitejā. Dažreiz viņi ir neapmierināti, piemēram, ar renovācijas būvdarbu kvalitāti. DZKSU cepināja māju Lauska iela 14 gandrīz 2 mēnešus sakarā ar bojājumu siltummezglā. Iedzīvotāji maksāja 1,86 eiro par kvadrātu metru. Es domāju, ka tā ir liela summa, ļoti liela summa. Tagad dialogs starp iedzīvotājiem un DZKSU ir smags. Es domāju, ka tā ir DZKSU vadības un darbinieku vaina. Vladislavs Bojaruns apgalvo, ka defekts ir likvidēts, bet paliek cenas jautājums. Paaugstinoties temperatūrai dzīvokļos līdz 26–27 grādiem, apkures maksa par decembri un janvāri palielinājās 2 reizes. Dzīvokļu īpašniekiem ir piedāvāts izskatīt pāreju uz autonomo apkuri. Vēl viens jautājums, ko pašvaldība arī gatava izskatīt, ir jautājums par alternatīvās apkuras ierīkošanu, kas atrodas tālu no centralizētās apkuras, un lai neieguldīt lielus līdzekļus atjaunošanā vai samazinot zudumus līnijās, protams, ka pašvaldība ir gatava arī skatīties par atsevišķu mikrorajonu, atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās apkuras sistēmas, un, protams, ka mēs arī gatavi uzklausīt iedzīvotāju vēlmi, ja viņu māja pieņems lēmumu atslēgties no apkuras un pāriet vai nu uz gāzes apkuri vai nu uz granulu apkuri, arī tiks izskaidrots, kādā veidā pieņem šādu lēmumu. Atgādinām, ka jautājumus un tēmas var sūtīt uz e-pastu vai nodot personiski Daugavpils domas informācijas birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1 līdz 27. februārim. Sapulce tiek plānota martā. Precīzāka informācija sekos.